Sveiki, tie, kam patīk vēsture. Mani sauc Rita, un šis ir mans otrs video par lielo kapu vēsturi. Paldies visiem, kam patika mans pirmais videoblogs, kurā uzzinājām, ka lielie kapi ir Eiropas 18. gadsimta kapu reformas objekts. Tanī laikā pārpildītās viduslaiku kapsētas pilsētas centrā slēdza un radās jaunās, dārziem līdzīgās reformētās kapsētas. Noskaidrojam, ka Eiropā šāda līmeņa nacionālajās kapsētās ir vai nu dabas un vēstures rezervāti, vai arī dabas un vēstures rezervāti un kapsētas. Apbūvēja un stāvlaukumiem, ko tagad šeit plāno Rīgas pieminekļu aģentūra, lielajos kapos patiešām nebūtu īstā vieta. Šodien es jums pastāstīšu par kaut ko mazliet nezināmāku, proti par lielo kapu pazemes būvēm. Vai lielajos kapos bija katakombas? Un ja nē, tad kas tad īsti šeit pazemē atrodas? Kā izrādās, tur apakšā ir vesela, neredzama pazemes pasaule. Kaut kas līdzīgs Holandas sieram, it kā viss vienā gabalā, bet ar tukšumiem. To stāstam arī kapus apsaimniekošajiem Rīgas mežiem, kas mēdz braukāt šeit ar nepiemērotu tehniku visos iespējamos virzienos. Šis ir izcilā Rīgas arhitekta Felsko piemineklis. Un šī pāri ceļam ir viņa projektētās jaunās kapeles kopija. Kopija tāpēc, ka kapela PSRS laikā tika izdemolēta un sagrauta. 90. gados padomju okupācijas laikā represēto ļaužu draudze, kas šeit nodibinājās, no drupām un drazām augšām cēla šo ēku, kas arī kļuva par augšām celšanās baznīcu. Unikāls gadījums, jo tas tika izdarīts tikai un vienīgi ar pašu vienkāršo draudzes cilvēku līdzekļiem. Lai iepazītos ar pirmo pazemes būvi jaunās kapeles pazemes kapenēm, dosimies pa kāpnēm lejup. Ja šīs būtu īstas viduslaiku baznīcas, pazemes kapenes šeit nebūtu pārāk omulīgi atrasties, jo tādās kapenēs patiešām glabāja mirušos. Taču jaunās kapeles pazeme faktiski bija tikai noliktava, kur pirms bērēm nolika zārku ar cienījamo aizgājēju, un pēc tam šis zārks pirms bēru ceremonijas tika iznests ārā. Šobrīd viss šeit ir tik skaisti sataisīts, ka šeit varētu rīkot arī mākslas izstādes. Veco, jeb zaļo kapelu lielajos kapos mēs atceramies no Broces 18. gadsimta zīmējuma. Taču tā joprojām ir šeit, mazliet pārbūvētā veidā, bet te nu viņa ir. Veco kapelu 1773. gada rudenī uzcēla Namdara Krēmera vadībā Luterāņu kapu daļā. Sienas nokrāsojas zaļas, un tāpēc arī ir šāds nosaukums. Telpā notika bēru ceremonijas, tolaik tradicionālā šaurā pavadītāja lokā. Agrāk tās būtu notikušas baznīcā. Pagrabs kalpoja kā kapenes tiem, kas neusticējās jaunajai kapu modei, jo cilvēki bija pieraduši pie vecās, labās kārtības. Mīļotais aizgājējs līdz šim tika guldīts pilsētas baznīcas kapsētas svētītās zemē, vai pie īpašiem ienākumiem un stāvokļa sabiedrībā kapenēs zem baznīcas grīdas. Piesardzīgākie rīdzinieki nemetās uzreiz reformētās kapsētas skavās, bet mēģināja vismaz no drusku svētākajā pagrabā glabāt savus mirušos. Pazemes koka konstrukcijas ar laiku sapuva, pagrabs pārpildījās un 1832. gadā 133 nelaiķu mirstīgās atliekas apbedīja kopējā masu kapā, bet 43 ievērojamākos pārvietoja uz mūra velvēm. Tātad zaļās kapeles pazemes velvēs apglabāto tolaik bija diezgan daudz. Pagrabam vajadzēja būt iespaidīga lieluma, noteikti nesalīdzinām lielākam par mazo kapeliņu. Pat ja teorētiski daļa no pagraba tika lietot kā osuārijas, proti kaulu kambaras, kur ir sakārtoti kauli, kas palīdzēja izbrīvēt vietu, tomēr šādai pazemes būvei nenoliedzami bija jābūt īpaši plašai.
Vai patiesi tā tika aizbērta pilnībā kā vēsta avoti, vai arī tikai daļēji atstājot nelielu savienojumu daļu ar mūra velvēm, pagaidām pateikt ir grūti. – 1777. gadā Lielajos kapos tika veidotas pirmās rindu kapenes. Toreiz tās iezīmēja vienu no pirmajām kapsētas robežām, kas laika gaitā tika plašināts un pārceltas vairāk kārt. Šeit bija virkne prominentu, bagātu un ģimenes vapaņiem rotātu kapeņu, arī pazīstamā pilsētas Zilās gvardes, brīvprātīgās pilsētas Sārdzes kapenes. Pilsētas Zilā gvarde gan 18. gadsimtā jau bija pārvērtusies par smalku ļaužu klubu, kam piederēt bija stilīgi. Zem kapeņu mūra atradās velves. Vēl padomju laikā šeit apkārtnes bērni, pusauģi un vienkārši adrenalīna cienītāji mēdz ielīdz un pētīt esošās sejas, kas savienoja mūri gandrīz visā garumā. Nesen kādā auditorijā, kurā es stāstīju par Lielo kapu pārzemes būvēm, kāda ļoti eleganta kundze atcerējās, ka bērnībā viņa šeit ir ložņājusi un redzējusi pat pazemē zārkiem līdzīgus objektus. Luksus klases pazemes apartamenti neapstrīdami bija patriciešu ģimenēm. Graznās būvs mēs pēc paraduma saucam par kapličām, bet tomēr tas ir kaut kas cits. Tas, ko redzam augšā, ir mauzolejs, bet tas, kas ir apakšā, tās ir kapenes. 19. gadsimtā bija pārgājusi mode būt pilsoniski pieticīgam un, sekojot Ēģiptes faraonu piemēram, Eiropas pilsētu patricieši nolēma, ka arī nāvē nevajag daudz kautrēties no savas bagātības un sociālā statusa. Laba nekad nevar būt par daudz. No mazām romantisma un neogotikas kapenēm gadsimta otrajā pusē mauzoleji bija pārvērtušies par iespaidīgām lielām būvēm. Pazemes kapeņu telpas atviegloja bēru norisi, bet mauzolejs radīja iespēju to veikt īpaši iespaidīgi. Atšķirībā no 18. gadsimta, 19. gadsimta vidusšķira mācēja sērot grezni. Viņi mīlēja īpaši drūmus, īpaši cēli romantiskas un arī visai publiskas bēres. Ar svinīgu izvadīšanu, ar melnā samtā klātiem katafalkiem, pavadošiem bēru maršaliem un lāpām pie kapeņu ieejām. Visai interesants ir Krēgeru ģimenes apbedījums. Šeit ir gan ģimenes kapu velve, kas ir apsakta ar plāksni, gan maza gotiska kapeliņa. Kapeliņa ar pazemes velvi ir savienota ar vītņveida kāpnēm. Ģimeņu pazemes kapu velves ir ļoti izplatīts 19. gadsimta apbedījuma veids visā Eiropā, sākot no dienvidvalstīm, kur tas tiek praktizēts arī šobrīd, beidzot ar mums te ziemeļos. Kapu velve ir četrstūraina izmūrēta kaste. Tā ir pilnībā vai daļēji iegremdēta zemē, kam kapu plāksne kalpo kā vāks. Apakšā vienā, biežāk divos un varbūt arī pat 3 līmeņos liek šķirstus un urnas. Pietiekoši reprezentabli un ļoti praktiski. Ziemas spēlgonī sasalusi zeme nav jārok, bet jāpaceļ ir vāks, tas ir kapu plāksne, un tas ir droši pret kapu aplaupītājiem, jo pacelt šādu vāciņu varēja tikai ar speciālu pārvietojumu ierīci. Reizēm velves tika arī aizzieģelētas, proti nedaudz iecementētas līdz nākošajam lietošanas brīdim. Šis ir piemērs, kā izskatās ģimenes kapu velvi apsedzoša plāksne. Tas ir akmens 4 stūris ar 4 akmens cilpām sānos. Taču nemēģiniet to pacelt, tas ir ļoti smags un to pacelt tikai ar speciāli tam domātu ierīci. Un turklāt šī ir pārvietota plāksne un apakšā tur nekā arī nav. Mēs, mūsdienu rīdznieki, ļoti maz zinām par lielajiem kapiem.
Lielo kapu kā unikāla vēstures objekta koncepcijai nav jāsāks ar kapu apbūves plāniem, kā tas šobrīd ir gadījies ar Rīgas pieminekļu aģentūru, bet ar lielu vēsturiskās izpētes darbu gan arhīvos, gan šeit uz vietas, kapos. Lielajiem kapiem ir iespēja kļūt par vēl lielāku turismu un sabiedrības intereses objektu, un nevienam turistam Rīgas domas un Rīgas pieminekļu aģentūras šeit iecerētās ielas, būves un stāvlaukumi neinteresēs. Tas arī šodien viss par Lielo kapu pazemes būvēm. Tagad dažs vārds par mums, par Lielo kapu draugiem. Mēs īpaši interesējamies par Lielo kapu vēsturi. Kapu draugu kustības pasaulē kļūst aizvien populārāks, jo cilvēkiem ir interese gan par nacionālās nozīmes kapiem, gan par īpašiem vēsturiskiem kapiem, un cilvēki redz tos kā kultūra vēstures objektus. Cilvēki saprot, ka tie ir viņu cilvēki, kas tur guļ, tieši tāpat kā mēs saprotam, ka tie ir mūsu cilvēki, kas šeit guļ, tā ir visa mūsu kopīgā vēsture. Paldies, ka skatījāties!